Londonas latviešu koris turpina apgūt Raimondam Paulam veltīto dziedāšanas svētku repertuāru, taču to skaits, kuri plāno piedalīties pašā koncertā, sarucis. Par cik tieši no sākotnējiem 47 braucējiem noskaidrosies pēc nedēļas. Tas ir termiņš atkārtotai dalības aptaujai, kurā līdz šim dalību no jauna apstiprinājuši 20 dziedātāji. Dalībnieku emociju gammā kopā vijas gan dziedāt prieks, gan rūgtums. Piemēram, Ilona jau pērn septembrī rezervējusi lidojumu un viesnīcu un iegādājusies klausītāju biļeti vīram. Par to piedalīšanos ir kā ir. Uz Latviju mēs vienalga brauksim. Bija tāda doma nepiedalīties, bet vairāk kā pavadīt laiku ar saviem radiniekiem, apceļot Latviju. Vai tā kā koncerts joprojām notiks, iespējams, es piedalīšos. Piedalīsies arī Indra, jo viņa nespēja laist garām iespēju godināt maestro. Jau tad, kad uzzināju par to tapšanu, es biju ļoti lielā sajūsmā, jo Raimonds Pauls ir mūsu leģenda un kaut kas tāds noteikti vienreiz mūžā var tikai notikt. Satura lapa nošu grāmatās izraibināta svītrojumiem, tikmēr klāt nākušas ap 10 citu dziesmu, ko paredzēts izpildīt vienbalsīgi. Ja runa iet par kora dziesmu dziedāšanu unisono, es uz to skatos ļoti skeptiski, jo tad ir tāda sajūta, ka izpildām galda dziesmas. Alise īpaši meklējusi kādu, kas varētu pieskatīt bērnus, kuriem koncerta laikā Anglijā vēl ir skola, lai pati varētu piedalīties. Tagad sliecas nebraukt. Man ļoti bēdīgi, kad Raimonds Pauls pats tur nebūs un nepiedalīsies un negrib šos svētkus. Un līdz ar to mazliet tie ir tā kā viņa godināšanas svētki, visiem patīk viņa mūzika, bet ja viņš to negrib, tad varbūt to nevajag. Tikmēr kuplajā Stokholmas latviešu korī no 80 aktīviem dziedātājiem rudenī koncertam pieteicās 60. Pēc atkārtotas aptaujas februārī braucēju skaits sarucis uz pusi. Kora vadītāja Gaida Rūle sākotnēji spriedusi, būs tautisks sarīkojums, taču mēnešiem sekojot rakstiem, intervijām un izteikumiem publiskajā telpā, entuziasms pagaisis. Par labu nenāca arī repertuāra maiņa. Es domāju, ka ļoti negatīvi iespaido noskaņu potenciālo kvalitāti. Tas nav tas pats liels koncerts. Bet viņi mēģina glābt to, ko viņi var. Kora dziedātāja Agnese gan uz gaidāmajiem svētkiem raugās ar daudz cerīgāku skatu. Es izvēlos šo te kopā būšanas sajūtu, un to sajūtu, ka mēs visi esam vienoti mūzikā. Es jūtu, ka korists šeit Stokholmas latviešu korī ļoti gaida iespēju godināt maestro, un es ticu, ka ir ieguldīts patiešām milzīgs darbs, un dziedātājs attiekoties, to varēs patiesi izbaudīt un no sirds priecāties. Pagaidām vismaz publiski nav pilnas skaidrības par to, kuri diriģenti stāsies kopkora priekšā. Taču zināms, ka pēc koncerta plānota sadziedāšanās nakts ar skatītāju izvēlētām dziesmām. Līva Karlsone, Latviešu.com sadarbībā ar diasporas reportieriem speciāli Latvijas televīzijai.